Linda man kaut kādu laiciņu atpakaļ uzrakstīja, padalījās ar savu stāstu. Es jau tā kā šo to zinu, bet šodien būs tāds izklāsts, lai vispār cilvēki saprastu, kur tad Linda bija pazudusi, kāpēc bija tāda neaktīva, kas bija noticis. Un šodien būs vēstījums būtībā visiem cilvēkiem, kuri varbūt nedomā vēl par sevi, nedomā par savu veselību. Un tiem cilvēkiem īstenībā, kuri jau domā arī tajā skaitā, jo reizēm mūsu rūpes varbūt ir nepietiekamas, lai mēs sevi varētu pasargāt no šī un tā. Bet mēs īstenībā ļoti daudz varam darīt ar savu dzīvesveidu, ar saviem ikdienas ieradumiem. Vai nu mēs kaitējam, vai nu mēs darām sev labu. Un Linda pastāsta mazliet par sevi un padalies ar šo te savu stāstu. Es īstenībā ļoti ilgi šim visam briedu, jo psiholoģiski tas nav viegli. Ko lai es saku? Man sauc Linda, es dzīvoju Īrijā. Īrijā es dzīvoju jau 17 gadus. Un šeit saskāros ar ļoti tādu skaudru pieredzi saistībā ar ārstiem. Tie, kas dzīvo Anglijā, Īrijā, es domāju, man viņiem nekas nav baigi jāpaskaidro, jo es domāju, ka viņi paši visu to zina, bet es domāju, ka tie, kas dzīvo Latvijā, viņiem, šis viss ir tāds, kas tā, kā tā var būt un tā tālāk, ja? Bet, diemžēl arī notiek tā. Es nesaku par visiem gadījumiem, es runāšu konkrēti šodien par savu pieredzi. Es nevienu nenosodu, jo ir cilvēki, kas šeit ir ļoti happy, kas ir, viņiem viss ir kārtībā ar ārstu pieredzi bet lielākajai daļai, ko arī es zinu procentuāli, mēs zinām, kas šeit ir ar ārstiem. Ko man sakt? Kas tad notika? Kāpēc mēs šodien vispār runājam? Kas tad ar tevi notika? Kas atgadījās? Kas ar mani notika? Man varbūt ir tāds maziņš ievadiņš, lai jūs saprastu, kāpēc tas viss ir tik skaudri, jo savādāk tas, izklausīsies, kas tad tur jau nekas tāds nav, ja? Katram cilvēkam var būt operācija un katram cilvēkam var notikt tā. Bet manā gadījumā tas notika ļoti tādos, pateikt, īsos vilcienos, lai tas nebūtu pārāk gari un nebūtu arī neinteresanti. Tad mēs bijām atpūsties ar ģimeni Tenerifē. Mēs bijām aizlidojuši uz 5 dienām. Un, protams, ka kā mēs izbaudījām visus priekus un kā jau atvaļinājumi pienākās. Un atlidojot mājās, man nākamajā dienā bija jādodās uz darbu, un es biju gatava pilna enerģijas sasmēlusies sauli, un es biju gatava doties uz darbu, bet no rīta kaut kā pamodos un domāju, kaut kā tā mugura tāda jocīga, nevar saprast, kas pa lietu. Kā jau mums visiem, liekas no rīta pamosties, un kaut kas, var jau kaut kas pasāpēt kaut kur. Bet, sapratu, ka, es īsti pieceļos, un es īsti nevaru ne pa labi, ne pa kreisi, ne tupus, ne rāpus, kad kaut kas nav kārtībā. Lūk, neko. Tiku līdz toaletei kaut kādā veidā, un sapratu, ka, kaut kas tiešām, nebūs kārtībā. Zvanīju savai dakterei, savai ģimenes ārstei, un izstāstīju situāciju, un viņa man saka, klausies, tu vari taču atbraukt. Es saku, nē, es nevaru atbraukt. Es saku, mani nav kas šobrīd arī uz kurien nogādā. Un, jo man ģimenes ārsts dzīvo apmēram 30 minūtes no manis, un tad man ir jābrauc ar mašīnu uz turieni. Un tā kā man tās kustības ir ierobežotas, es viņai saku, nē, es varbūt padzeršu zāles, un taču viss būs kārtībā. Varbūt tās vienkārši kaut kā tomēr lidojums 4 stundas, un tomēr vēl atlidoju, mazums varbūt kaut ko nogulēju vai kā. Neko, beigās viņa man saka, labi, es tev izrakstīšu zāles mugurai. Ar ko mēs sākam? Mēs sākam jau ar lielo tādu, kā saka, kārtīgu devu, tramadols, karels, tur vēl paracetamols, tur viss kopā, tramadols ar paracetamolu. Vispār man bija tāds, ko? Paracetamols ar tramadolu jau kopā. Bet, labi, aizbraucu man meita nopirka zāles uz aptieku, jo, jādara, kaut kas jādara. Dzeru tramadolu, sāku dzert tramadolu. Es saprotu, ka uz to laiku ir ok, bet, nekas labāks nepaliek. Tā es dzīvoju nedēļu, no nedēļas, pienāk tā kā 2 nedēļas, un saprotu, ka vienā rītā es nevaru vispār vairs ne piecelties, man vispār visa dzīve ir apstājusies, es jūtos kā dārzenis, es saprotu, ka, kad ir jāsauc ātrie un jābrauc uz slimnīcu, jo, kaut kas ir jādara lietas labā. Neko izsaucam ātros, un atbrauc ātrie, un viņi man saka, tev jau īsti jēgas braukt uz slimnīcu nav, jo magnētisko rezonanci mēs tev netaisīs, jo, viņi taisa slimnīcā tikai tad, ja ir tiešām kaut kas noticis, teiksim, ir smaga avārija vai, tas ir dzīvībai bīstami, ja?
Tev noteikti, es saku, man ir vienalga, es vienkārši gribu uz slimnīcu, lai tiktu pie kaut kāda speciālista, kas man vienkārši pasaka, kas tad ir noticis. Vienalga, ko man tur pateiks, bet man kaut kas ir jādara. Es jau 2 nedēļas tā mocos, un klāt nāk Ziemassvētki tūlīt un jaunais gads, un es nevienam šeit nebūšu. Nevienam šeit nebūs interese par mani, tāpēc, ka ir svētki un nekas jau nenotiek ar svētkiem, kā jūs zinat. Un tad aizbraucu, aizveda mani uz to slimnīcu, bet pirms man ieved viņu uz slimnīcu, viņi man iedeva tādu foršu narkotiku, kas man pašai lika piecelties un aiziet līdz mašīnai, tāpēc, ka es nevarēju piecelties un no nestuvēm es atteicos. Es teicu, netaku kādām nestuvēm, es taču varu. Bet, diemžēl es nevarēju. Un tad jau, protams, panika, asaras, jo tu saproti, ka tu vairs nevari pat pats no gultas piecelties. Un tad viņi iedeva tādu kārtīgu narkotiku, ko es elpojos, un es, protams, apdulu, un no tā stāvokļa es kaut kādā veidā piecēlos un aizgāju pati līdz šim auto. Slimnīcā man neviens neko neizdarīja, 4 stundas es tur nosēdēju, iedeva man tādu labu speciālistu, tiešām paldies viņam, vismaz kurš man apmēram apgaismoja, kad viņš saka, es neko nevaru tev tādu sīkāk, tuvāk pateikt bez magnētiskās rezonances, es tev iesaku iet pie sava doktora, un paņem lūdzu tā kā magnētisko rezonances nosūtījumu un uztais magnētisko rezonanci. Sekojam daram. Protams, tiek izrakstītas vēl zāles, kas ir, principā viņš man izrakstīja tādas zāles, kas ir mazāks, viņas ir tā kā līdzīgas tramadolam, bet uz mazāk tādu tā kā mīkstāku bāzi, bet ar citiem blakus efektiem, ko es pēc tam, protams, uzzināju. Tālāk es aizdevos pie sava. Es nomainīju ģimenes ārstu, jo man neapmierināja tas, kā es tiku ārstēta, un es nomainīju ģimenes ārstu. Un es pateicu, kad izstāstīju visu jauniem ģimenes ārstam, kas, protams, nenotiek tik sīki. Es nestāstīšu, kā tas viss te notiek, bet tas nenotiek ātri. Es dabūju jaunu ģimenes ārstu, uz ko man viņš pateica, es tev iedošu nosūtījumu, bet 2 nedēļas iespējams tev vajadzēs gaidīt. Es saku, es iešu pa naudu, man ir viena alga, es iešu pa naudu, bet man vajag šo, tā kā uztaisīt steidzami magnētisko rezonanci. Diemžēl arī īrijā par naudu nekas ātri nenotiek, un es magnētisko rezonanci dabūju 10. janvārī. Tad stādieties priekšā visi Ziemassvētki, visi jaunais gads, asaras, negulētas naktis, mentālais sabrukums, nevēlēšanās vispār dzīvot un vispār elpot un vispār. Tās dienas gāja šausmīgi. Man liekas, ka visgrūtāk bija manai ģimenei, tāpēc, ka viņi redzēja, kā mēs eju cauri, bet īsti palīdzēt nespēja. Ko tu tur var palīdzēt? Īsti nevar neko palīdzēt. Man bija ļoti liela atbalsta grupa, man bija draugi, kas bija ar mani. Un, ko es varu teikt? Uztaisīs magnētisko rezonanci. Protams, jūs saprotiet, ka magnētiskajā rezonancē uzreiz tev neviens nepasaka, tev ir tas, vai tev ir šis, vai tev ir vēl kaut kas. Es dabūju disku. Ko darīt man ar to disku? Es jau viņu nekur nevaru apskatīt. Un tad es piezvanīju ģimenes ārstam nākamajā dienā un teicu, kad varētu viņš saņemt tos rezultātus. Viņš saka, kādas 3, 4, varbūt 5 darba dienas, kad viņam atnāks no šīs iestādes rezultāti, kad viņš varēs kaut ko man pateikt. Laimes kārtā tiešām pagāja kaut kādas 3 dienas. Vai 4, un es saņēmu zvanu no doktora 7:30 vakarā. Saņēmu zvanu. Un viņš man pateica, aina ir bēdīga, disks ir ļoti ārā no vietas, ir notikusi diska trūce, un viņš izskatās, ka viņš arī nospiež nervu tā kā labajai kājai, jo man, es nepastāstīju no muguras, tas viss aizgāja uz kāju, kuras sāpes bija vienkārši briesmīgas. Tas arī bija tas vissmagākais, kas ar ko man nācās cīnīties. Ne tik daudz, teiksim, ar to muguru, jo muguru pēc tam mazliet viņa tā kā atgāja, bet tas viss gāja pa nervu uz leju un tās sāpes, es domāju, man nav jāstāst, kas zina, kas ir nervu sāpes. To zina tikai tie cilvēki, kuri to reāli ir piedzīvojuši, būsim reāli. Un, zinot, piemēram, es dabūnu pa nervu, piemēram, kā aiziet tirpoņi pa visu roku, un tu hroniski dzīvo gan ar sāpēm, gan ar to sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā, tad tas ir traki, jā. Un tad es sapratu, ka, ko viņš man saka? Viņš man saka, tev vajadzētu tā kā, es domāju, ka es tevi ielikšu tādā tā kā emergency rindā es tevi ielikšu uz konsultāciju par operāciju.
par izskatīšanu, ko darīt ar šo situāciju. Jo viņš uzreiz pateica, manā kompetencē nav rīkoties, es esmu tikai ģimenes ārsts un es tikai varu tevi nosūtīt tālāk, jo šis neatbilst manā kompetencē, es ar to tālāk neko nevaru iesākt, es tikai tevi varu nosūtīt. Es viņam pateicu, liels paldies. Un, un tad es viņam teicu, cik ir tā ātrā saucamā rinda. Un viņš man saka, 2-3 mēneši. Un man tā galvā vienkārši tā nopietni 2-3 mēneši man ir jāgaida uz konsultāciju, kad man sāpes ir tādas, ka es vienkārši jau nevēlos dzīvot. Un es viņam to teicu, es saku, es vienkārši nevaru izturēt, es nevaru šīs sāpes pārnest. Es saku, un jūs saprotiet, kad vēl tam visam nāca klāt bonusā, kad es pampu, es reāli biju kā balons, es reāli jutos piepūsta, es svarā ņēmos, kad man svara problēmas vispār dzīvē. Visi, kas mani zina, viņi vienmēr zina, ka es nekad neesmu cīnījusies ar svaru, man tas ir bijis tā, saņemos veselīgi pāēdu un viss ir kārtībā. Bet šeit man bija tā, ka viss kopā, pamšana, man likās, ka es vienkārši uzsprākšu no tā, bet nevis ārēji, bet iekšēji es jūtu, ka es pamstu. Kad man ir tas nenormālākais, tas balons sajūta, vēders visu laiku piepūties un tā tālāk. Bet es to, protams, sapratu un visu rezonēju ar to, ka, protams, ka tās ir zāles, kas to visu varētu izraisīt, ja? Un ko man darīt? Protams, kad es kaut kādas zāles turpināju dzert, tad man te vienkārši laimes gadījumā man bija draugi, kas pateica, Linda, varbūt špricis tev var palīdzēt. Un tad es atradu iespēju šeit, atradu medmāsu, kas no Ukrainas man nāca špricēt uz mājām. Viņa man špricēja diklofenaksu un vēl kaut kādu, tepamezānu vai vēl kaut kādas tās zāles. Un špricēja viņa, protams, arī tikai 5 dienas, jo vairāk nedrīkst pēc medicīnas, jā. Un arī viņa teica, Linda, es tavā vietā kaut ko darītu, kaut kā. Un tad vienkārši bija tāda laimes situācija, kad man meita ir problēmas ar muguru, un viņai bija jābrauc uz pie sava doktora, kas ir hiropraktiķis, un es domāju, ieteikšu vizīti pie viņa, bet nevis tā, lai viņš man kaut ko darītu, bet varbūt viņš to disku man var izskaidrot, cik nopietna ir šī situācija, jo neviens jau man neko sīkāk un nopietnāk neizstāstīja, tikai pateica, tur ir. Un tad mēs aizbraucām pie hiropraktiķa, un kabinetā es reāli sabruku, jo bilde bija, bļāviens, es nemāku, pat, es tev, Elīna, es tev aizsūtīju bildi, ja, kur... Drīkstam ielikt storijā to tavu bildi. Jā, drīkstam storijā, protams, jo disks bija pilnībā ārā, disks bija pilnībā, viss šķidrums, viss bija vienkārši plīsis, ja, tā kā tur bija ļoti liela diska trūce, un tad, kad viņš man parādīja, kāpēc man ir šīs milzonīgās sāpes, viņš teica, kā tu vēl staigā uz savām kājām? Es teicu, es jau praktiski nestaigāju, vienkārši man tas ir jādara, kaut kā jau man ir jātiek uz priekšu. Un nervs bija pilnībā, gan nerva kanāls, gan arī pats nervs uz labo kāju man bija pilnīgi bloķēts. Tā, ka viņš, tur nav vairs kur, tas nervs ir nospiests tik ļoti, kad viss ir saprotams, kāpēc ir šīs sāpes. Un viņš man saka, negaidi nekādu konsultāciju vispār par operāciju. Viņš saka, tev vienkārši ir jāmeklē doktors, kas tevi var operēt. Un es saprotu, ka, ko es varu izdarīt, ko es šeit varu izdarīt, ja šeit tāpat, ja tu arī eji pa naudu, šeit tāpat ir jāgaida. Tev nenotiek tādas akūtās situācijas. Nevienam tu šeit nerūpi ar to, ka tev ir kaut kāda, jo viņa uzskatā, tas ir, diska trūce, nospiež nervu, tas tāds vien easy, jā. Apriekš manis tās bija kādas sāpes, kad draugi baidījās katru dienu zvanīt, vai es pacelšu vai nē. Jo neviens nezināja, cik es tam ilgi, cik ilgi es to varēšu izturēt, jo es biju runājusi, kad es negribu dzīvot, kad tās sāpes, tas ir kaut kas vienkārši, es pat to ienaidniekam nenovēlu, bet man nav ienaidnieku. Un tādā veidā es atbraucu mājās, ar asarām acīs, izstāstīju ģimenei un teicu, mīļā, ir vajadzīgs kaut kas darīt, vienīgais, kas atlika, tā bija Latvija. Un tad es meklēju kontaktus un iespēju Latvijā. No sākuma, protams, pirmā, kas jau nāk mums visiem prātā, ir ortoklīnika Rīgā, ja, kas ir ļoti profesionāli, un jo tu saproti arī psiholoģiski un mentāli, tu saproti, tā ir mugura. Tas tev nav kāju izoperēt, ka tu pēc tam zini, ka tu atkal varēsi kaut kad staigāt, tā ir mugura, tas ir risks. Un man savos 40 gados palikt uz
kaut kāda invalīda krēsla, ņemot vērā, ka man ir dēls un meita un ģimene, kuram tas gribētos, jā. Un tad es sāku meklēt variantus Latvijā, apzvanīju vairākas iespējas, jo, protams, nevienam nestāv 10 000 eiro plauktiņā, jā, jo Latvijā cenas arī nav, kā teiksim, saldā maize, jā. Bet, es nejauši kaut kādā likteņā vadīta, iegāju TikTokā, sāku meklēt vispār, kas ir ar mugura trūcēm, diskiem, un uzdūros doktorim Agrim Mertenam, kurš ir no Liepājas, jo es pati esmu no tās puses, bērnībā dzīvojusi Skrundas pusē, un sazvanījos ar viņu, tā kā pārunāju ar viņu, un es teicu, doktor, vienalga, cik tas izmaksās, un es saku, jūs esat, pēdējais, ja saprotu, ka Rīga Liepāja atšķirās cenas, to es biju tā kā jau iepriekš. Rīgā tev piedāvāja 4500 operāciju. Tas bija lētākais, ko es atradu, jo ortoklīnika bija 9500, un pēc tam es sazvanīju doktoru Jūri Pūriņu, kas arī ir ļoti liels speciālists, bet tur bija 4,5, bet es arī būtu brauks pie Jūra, bet vienkārši kaut kā likteņu vadīt, es vēl izdomāju, kad es ieiešu paskatīties, jo es biju dzirdējis par Ventspili, es biju arī dzirdējis par Liepāju, bet es konkrēti nezināju, pie kā, teiksim, tur kādus ārstus tur varētu meklēt, un tad man bija ļoti, ļoti svarīgs šis kontakts ar ārstu, lai man nodibinātos, uzticība viņam, jā, jo es uzticu savu dārgāko, kas man ir, tas ir mans ķermenis, jā. Mēs vienkārši kā gaļas blāķis pagulēt uz galdiņa, kaut kāds onkulis atnāca, izdarīja, aizgāja, ja, bet tiešām tādu personību. Jā, un tad sākās, un viņš man pateica tā, ka, vispār tas tā nenotiek, jā, tas tā nevar notikt, ka tu tā pēkšņi vienkārši piezvani, un tu tagad ārpus kārtas rindas, tā kā baigi te ielausies, un viņš saka, kaut kādu nedēļu vajadzēs pagaidīt. Es saku, nedēļu? Tas, ja jau es izturēju, tad jau es izturēšu vēl, lai gan pēdējo nedēļu es tiešām jau palūdzu vīram nocelt, man daudz kādreiz savainoja kāju un palūdzu nocelt jau kruķus, un es mājās jau pārvietojos ar kruķiem, jo tas nebija iespējams vairāk pārvietoties pašai ar savām kājām. Un starp citu, protams, es zinu, ko viņš man ļoti nodarīja, bet vienīgās zāles, kas mani glāba no sāpēm, un es spēju vēl kaut kā to nedēļu izdzīvot, es dzīvoju nedēļu uz minusē. Es, protams, atstāju visas sekas, kādas vien var atstāt, un pēc tam atspoguļojās manās analīzēs. Bet par to es pastāstīšu. Un ko lai saka? Tā sākās mans sapņu cerību ceļš uz Latviju. Un viss, ko es domāju, ir tas, kā es izturēšu šo braucienu uz Latviju, jo man ir jāsēž 3 stundas, 2 stundas un 40 minūtes jāteicam. Un kā lai es to... Es uz jautājumiem pēc tam atbildēšu. Kā lai es to izturu? Tāpēc, ka 2 stundas un 40 minūtes priekš manis nosēdēt, tas ir tajā situācijā, kāda bija man. Jūs paši stādaties priekšā, ja tev sāp tā, ka tu nevari atrast nevienu pozu, ne stā. Es ar citu arī gulēju uz grīdas, tad, kad man vairs nebija vispār nekādas iespējas un saprašanas, kas ar mani notiek. Jā, un tad vīrs man arī nopirka biļeti un lidoja ar mani, jo viņš saprata, ka viena es to nespēšu, jā, lai gan sākumā es biju gatava braukt viena. Un tā mūsu ceļš sākās, un par spīti visam, protams, arī lidojums nebija viegls ar asarām, un stjuarti nāca klāt un jautāja, un es teicu, ka neko jūs man nevarat palīdzēt, man ir vienkārši jāiztur šīs 2,5 stundas, un gan jau kaut kā. Protams, es tur arī lidmašīnā dzēru nimasilu, lai gan tas nebija atļauts, jo es jau, vienkārši, tev ir viena alga jau tajā brīdī, kad tev sāp, tu jau ķeries pie pēdējā salmiņa, kas tev vispār ir atlicis. Jā, un tad nonākot Latvijā, vēl bija 3 stundas ceļš uz Liepāju, bet, tas bija vieglāk, tāpēc, kad vīrs varēja apstāties, kad man vajadzēs izkāpt, es izstaigājos un tā tālāk, un tā kā mēs ielidojām svētdienā. Tad pirmdien man bija konsultācija no rīta 7, man jau bija konsultācija ar doktori, un viņš man, kad es iegāju slimnīcā, viņš vienkārši tā paskatījās, un viņš saka, nevelkam neko garumā, taisam analīzes, rīkojam tikšanos rīt no rīta ar anesteziologu un operējamies jau rīt. Pēc tā, kad, protams, es jau biju nosūtījis bildi, bet viņi atvēra disku un ieraudzīja disku, jo tur viņi var redzēt konkrēti viss, kas un kā, kāda ir šī situācija. Jā, un tā. 3. es izgāju visas analīzes, man deva akceptu operācijai. 4. no rīta, 8 no rīta man bija jābūt nodaļā.
visu papīru sakārtot, parakstīt visus riskus, kādi vien varēja pastāvēt, kad es varēju palikt paralizēta, kad es varēju nestaigāt. Tur ļoti daudz man bija jāparaksta papīri, ka viņi neuzņemās. Es pati uzņemos atbildību par to, ko ir. Mēs pa dzīvi pie jebkura lēmuma, pie medikamenta paņemšanas, pie manipulācijas, pie to, ko mēs ēdam, kādu sūdus gāžam sevi iekšā. Mēs vienmēr paši uzņemamies atbildību par sevi, un neviens ārsts nekad nav uzņēmies atbildību par mums. Viņš vienkārši dara labāko, ko var izdarīt, ja ir ar tīru sirdsapziņu. Jā, un tādā veidā es nonācu 11. mani sāka operēt, braukšanu uz operācijas zāli, man liekas, es nenovēlu nevienam, jo tas nav izstāstāms, kādas ir tās sajūtas, un es daktari redzēju Rona 3 minūtes pirms operācijas, uz ko viņš man atbildēja. Viņš man vēl tur mēģināja teikt, pacelt kāju, un es viņam teicu, visu, ko es varu izdarīt, es varu pacelt roku, bet kājas noteikti nevaru pacelt. Tā tad arī, vienīgais, ko viņi priecājās, ka man saglabājās spēks, tad es varēju. Man nebija nervs nomiris, un tas bija, tas bija, par ko viņi priecājās visvairāk. Es jau tajā visā pēc tam tikai iedziļinājos, kas tas vispār tāds ir un kas varēja būt tad, ja šī spēka nebūtu šai kājai. Un tā man izoperēja. Pamodos es labi, man narkozes viss bija kārtībā, lai gan tās sajūtas, kad lika masku virsū bija epistas, jo man likās, ka, Dievs vai zina, kas ar mani tagad būs. Bet, pamodos labi, un, protams, ka kā jau pēc operācijas viss trīc un draba un tā tālāk, un Latvijā nekas netiek, teiksim tā, tur ilgi marinēts, un tu netiec marinēts slimnīcā, tu, teiksim, nākamajā dienā nāk fizio, un viņš tev liek celties augšā jau, tur, mūsdienās vairs nav tādas kaut kādas gulēšanas, bet, es to biju dzirdējusi, ka tas tā ir, un, protams, kad man bija panika, jo es kājas nejūtu diezgan ilgas stundas, jo, tā gaidīšana, kad tu atnāks, kad tu atjēksies no tās narkozes, un kad tev pilnībā viss sāks strādāt, ka tu vismaz jūti. Nebija tā, ka es nejūtu, bet es, pēc tiem impulsiem, ko viņi nāca pārbaudīt, es vienkārši, visu nepareizi teicu, tur tā pārbauda, kas notika. Un tad nākamajā rītā tikšanās ar fizio un visu izstāstīšanu, un tad man pastāstīja, ka tu esi dzimusi kaut kādā laimes krekliņā, ka tu paspēji, jo nervs bija pilnīgi zili melns. Ka viņš bija iespiests, viņam nebija vispār, kur atkāpties, un viss, kas varēja notikt, es pēc kādas, viņš teica, plus mīnus viņš man iedeva maksimālo, teiksim, 1,5 nedēļu, bet, tādu minimālo viņš saka, nedēļu, viņš saka, un tu būtu bez kājas. Kā nevis bez kājas, bet nervs būtu nomiris, viņš būtu ar īrijas ārstēšanu tu būtu ratiņkrēslā paralizēta. Tu tā viena kāja, vai otra arī jau? Nē, man bija tikai labā kāja, un ar īrijas ārstēšanu es projām gaidu šodien vēstuli par operācijas konsultāciju. Un ir, kurš? 19. marts. Mēnesis, un tev vēl nav uzaicinājums uz konsultāciju? Mēnesis nē. Viņi nosūtīja vēstuli par to, ka man vajadzētu doties pie uz konsultāciju par šo operāciju. Tas bija janvārs, kad viņi saņēma MRI magnētiskās rezonanses rezultātus. 2 mēneši tātad praktiski. Kaut kādā, es domāju, aprīlī es noteikti saņemšu vēstuli, lai gan iespējams, ka arī nē, jo es jau esmu iesniegusi to, ka man ir bijusi šī operācija, jo man bija jānokārto viss formalitātes ar darbu, Un tāpēc, viņiem ir šī informācija, ka man ir bijusi šī operācija, un iespējams, ka varbūt arī, es pati neesmu atteikusies, varbūt man pašai tur ir jāatsaka tā vēstule vai kā, bet, tas man īpaši tāda, jo es zinu to, ka es noteikti šeit nevienam vairs neuzticos, jo mana dzīvība tika, vienkārši, nevis dzīvība, es neteikšu, ka dzīvība, bet mans stāvoklis varēja vienkārši būt no normālas aktīvas sievietes, būt par invalīdu dārzeni, kuri maniem radiem vai manam vīram vai manai ģimenei ir vienkārši jāapkop, jo es to izbaudīju, kā tas ir, ka tu neko nevari. Kā tas ir, ka tev nes brokastis gultā un es to visu izbaudīju. Arī Latvijā ir rindas uz magnētisko rezonanci. Tie, kas nevar atļauties samaksāt, kas vidēji, man liekas, ir ap 130 eiro maksas, ja tu gribi, ne visi var atļauties tā vienkārši. Un bezmaksas gaidot ir mēneši arī. Un ja tev nav iekšā tā vēlme pašam atrisināt lietas, meklēt, darīt, maksāt, iet,
rast risinājumu, tad arī Latvijā var vienkārši palikt uz gultas vai ratiņkrēslā vai ar kruķiem tālāk pārvietoties. Ja? Un šeit es vairāk gribētu izcelt tavu vēlmi dzīvot un sakārtot šo jautājumu. Jo, ja tu nebūtu pati rīkojusies, tu nebūtu atradusi šo te ārstu, tev nebūtu laicīgi veikt operāciju. Tas ir vairāk no tevis atkarīgs tomēr bijis. Nu, tas bija, protams, bet bija arī šis mentālais sabrukums. Jo, zini, kā dienas iet, tev paliek tikai sliktāk. Nu, varbūt citiem tas liekas, nu, tas jau nekas nav salīdzinot, ka tev diagnozi uzstāda vēzis, ja? Bet jūs nestādaties priekšā, kas tās ir par sāpēm, fiziskām sāpēm un morālajām sāpēm, kurām tu izej cauri. Un tad, kad tu visu dzīvi esi gājis, skrējis, darījis, vadījis pasākumus, piedalījies, bijis aktīvs, un tev pēkšņi vienā dienā to visu atņem, tā, ka tev vīram ir jāvelk zeķis un apakšbikses, nu, būsim atklāti, ja? Jo es viņus nevarēju uzvilkt. Es nevarēju pati saģērbties. Es varēju augšu, bet es nevarēju nekādā veidā sevi apakšā apģērbt, tāpēc, ka tas nebija iespējams. Es no gultas kāpu ārā ar asarām, es gulēju varbūt tās, nu, nepārspīlējot, es gulēju varbūt tās 4-5 stundas naktī, tikai atrodot maksimāli ērtu pozu, kurā es varēju kaut kādā veidā, bet tas ir tikai viss zem zālēm. Un tās zāles vienas, nu, tur man tagad arī ir jāizdomā, kā es to visu darīšu, bet tās vienas zāles, ko man izrakstīja slimnīcā, mans ģimenes ārsts saucamais labāk, kuru es nomainīju, viņas drīkstēja maksimāli dzert 2 nedēļas. Man tika izrakstīts viņas uz 1,5 mēnesi. Protams, es viņas nedzēru, tad, kad es sāku just blakus efektus, jo man sākās tāda neskaidra galva. Es sapratu, ka tas vairs neiet, un man arī viņas vairāk nepalīdzēja. Es saku, vienīgais, kas mani glāba, lai cik tas dīvaini nebūtu, tas ir Nimesils. Bet es viņu dzēru neatļautos daudzumos. Es viņu dzēru vairāk nekā es viņu drīkstēju. Tev bija jautājums iepriekš, Linda, kā tas gadījās? Kā tu nonāci līdz tādam stāvoklim ar savu muguru? Kas notika? To neviens nemāk pateikt, jo pa lielām diska trūce var notikt jebkuram. Man problēmas ar muguru jau bija iepriekš, jo 8 gadi atpakaļ man bija avārija. Es biju cietusi avārijā šeit. Man it kā neko neatrada, man tikai pateica, ka šis disks, tas pats L5S1, viņš asaro. Tas ir tā kā... Viņš bija bojāts jau. Tā kā. Un tas bija 2018. gadā, kad mēs cietām avārijā. Un 2021. gadā, protams, mēs gājām visu tur caur tiesu un tā tālāk. Tiesas darbi gāja, jo tā nebija mūsu vaina, mums vienkārši ieskrēja sānos. 2021. gadā es gāju pie tiesas, tie ārsti un visi, un visu, ko man iedeva blokādi. Man iedeva blokādi, man uztaisīja blokādi, un es dzīvoju happy 3 gadi. 3 gadi kaut kādi pagāja, un tad es sāku just, ka, kā jau muguru mēs vienkārši, tā kā... Linda, vai tu zini, kas ir blokāda? Cik es zinu, tad viņi iztur kaut ko ar nervu. Viņa nervu kaut kā... Lai tavs nervs vienkārši nejustu sāp. Jā, apmēram. Problēma vispār netiek atrisināta. Tas nozīmē iesaldēt problēmu uz kādu laiku. Pēc laika var būt vēl sliktāk. Es pieļauju, un es negribu vainot nevienu, jo, šī situācijā varbūt es nepareizi, varbūt nogulēju, varbūt ne tā, varbūt ceļojums, varbūt pārāk liela aktivitāte, jo mēs tomēr bijām tur arī uz ūdensparku, jā. Viss kaut kas varēja notikt. Šeit es negribu vainot par to, ka tas tā notika, tā var notikt jebkuram. Tas nav, mana tā, šī saucamā diagnoze, kas saucās L5S1 labās puses mikrodeskotomija, ko man izoperēja, ja? Tas var notikt jebkuram. Iet stāsts par to, kāda šeit ir attieksme pret tevi, ja tev notiek šādā veidā tik nenormālām sāpēm, ar tādām sāpēm liek dzīvot. Kaut arī tu liec priekšā, ka tev ir nauda, un tu esi gatavs to magnētisko taisīt. Tad vienalga dariet, ko jūs gribiet, tikai palīdziet, bet šeit tas tiek atteikts.
Tāpēc, ka nevienam tas, nevienam tas neliekās, kaķis. Jā, katrs mēs cīnamies par savu dzīvību, un es arī saprotu, ka mēs arī neesam nevienam citam vajadzīgi, kā tikai paši sev, jā, un mūsu ķermenis tas ir, par ko mēs uztraucamies un kā mēs dzīvojam, bet man šī problēma vienkārši, nevis problēma, bet šis viss fakts, kas ar mani notika, man tas nenormāli atvēra acis man tas lika paskatīties pirmkārt uz dzīvi savādāk. Vispār novērtēt lietas. Ja tu vari atvērt acis, saģērties un iziet ārā, pastaigāt, novērtējiet to. Jo man bija sajūta, ka es to neizdarīšu nekad. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu nonāc zemākajā punktā, neviens vairs to nevar, es nezinu, tad tev liekas, ka tu novērtēsi, ka tu tagad iesi dejot, vingrot, tu darīsi visu. Tāpēc, ka tu to vari darīt, bet tad, kad tu vairs to nevari, tad jā, mums arī. Kā šobrīd? Kāpēc operācijas? Kā tev tagad ir? Tu vari staigāt, vai tev sāp tev gultas režīms, jo operācija bija palīdzīga? Operācijas, paldies manai draudzenei, kura mani uzņēma, nodzīvoja mēnesis Latvijā, tāpēc, ka, diemžēl, pēc manas situācijas, tas nav arī tikai manā situācijā, bet mēs nedrīkstam sēdēt, tas ir 2 nedēļas nav atļauts sēdēt, un līdz ar to, protams, man par lidojumu bija jāaizmirst. Es nevarēju atlidot uz īriju pie saviem mīļajiem un ārstēties, turpināt savu rehabilitāciju īrijā. Es paliku pie draudzenes, un es ārstējos pie viņas, un man bija pašai savu istabu, un es biju kā princese apmeklēta, un, protams, es pati centos celties un darīt, jo, nav jau jēgas, ja, ka tu iesūnē, ka tu neko nedari, tev ir vienkārši jādara kaut kādas lietas, rehabilitācijas, teiksim tā, man bija patīkami, jo es izbaudīju Latvijas ziemu pēc 17 gadiem īrijā. Es nebiju bijusi nebiju izbaudījusi tādu sniegu. Mēs braucām pastaigāt, un es mēģināju rehabilitēt sevi. Protams, kad man bija arī jāpaliek daļa diegiem, kurus man izņēma 16. dienā. Kad es aizbraucu pie viņa, tad, protams, man uzreiz bija jautājums, kāpēc es kāju jūtu? Kāpēc man vēl joprojām tā kā sāp? Kas tas tāds tagad ir? Kāpēc tā ir? Un tad viņš teica, Linda, tev ir vajadzīgs laiks, lai tu jo nervs ir bijis tādā stresā. Viņš saka, ka tu pat nestādies priekšā, tev tāds stress dzīvē varbūt nav bijis, kad, tādu stresu, kādu stresu viņš izgāja cauri un kam viņš izgāja cauri šis nervs. Un, protams, kad es to visu saprotu, bet tev jau gribās, es taču gribu rezultātu, man taču ir. Kā ir operācija rezultāts? Kāpēc man nav rezultāts? Bieži vien cilvēki tiešām gaida ātri kaut ko. Jā, un tad jau, protams, laiku vajag sev, vajag laiku, un tavam nervam vajadzēja vairāk laiku, jo nospiest nervs, tas ir būtībā iekaisums pamatīgs. Jā, un es to, protams, sapratu, un es arī viņam teicu, ka, viss ir kārtībā, es, nevainoju, ka tur nav operācija izdevusies, jo, protams, ka es varēju staigāt uz savām kājām pēc tam, un viss bija labi, bet tad sekoja nākamais, kas ir varbūt vairāk Elīnas, tāda ar ikdiena, ja, ar ko viņa sastopjās, un tagad arī mana, bet viss, ko es varu pateikt, mīļie, tam visam jau nebija beigas, tam visam ir stāsts tam, ko es redzēju pēc tam, kad es aizgāju uz analīzēm. Kas notika tad, pēc visas šīs peripētīs, ja, kad, kā mēs izgāju cauri, tas ir viens, es jums to visu pastāstīju, bet nākamais ir, kad tu ieraugi analīzēs, ka tev nekad nav bijis problēmas ar vairogdziederi, ka tev nekad nav bijušas problēmas ar kaut kādiem urīnu analīzēm pēkšņām, kuras rāda vienkārši kosmosu, leikocītus, un kad tu domā, no kurienes, jā, tu saproti, ka tas pirmais, kas tev nāk galvā, man jau, protams, zāles, protams, kad loģiski atstāja sekas, bet tad es ieraudzīju vienu visvairāk, kas man satrauca, tas bija aknu rādītājs. Un es sapratu, ka es esmu nosēdinājusi aknas. Daudz nimesīlu lindiņu. Kad es esmu viss kopā, ļoti liels stress, tas ir arī tas stresa hormons kortizols ir toksisks tavam organismam, hormonu disbalans, tu sāki pūsties, tas arī ar hormoniem saistīts, ļoti daudz medikamentu, uz akņu ļoti liels lodzi, arī nierēm, protams, tāpēc arī tūs, kas ir par nierēm, ja, tāpat arī pati operācija un narkoze arī ļoti liels sloks organismam, un tas psihoemocionālais vispār,
rada tādu stresu, ka tev vienkārši viss iziet no ierindas. Nav homeostāze organismā. Homeostāze ir tas pamatstāvoklis, kad viss strādā labi. Viss ir ok. Tev bija tik ļoti tas viss izjauts, kad palika sekas tam visam, un no sekām arī nav jāsadzīvo. Sekām var kaut ko darīt. Nu jā, un tad vienkārši es sapratu, ka, es tā negribu, kad es gribu ne tikai, protams, atpakaļ sakārtot to, kad es varēšu pēc kaut kāda laika, jo šobrīd man ir nozīmēta fizio, jā, es pamazām atgūstu, eju atpakaļ savā, teiksim tā, fiziskajā formā, jā, teiksim, trenēju muguru, lai varētu gan piecelties, gan pieliekties, gan pietupties normāli, jā, bez kaut kādām piepūlēm, jo šobrīd, protams, tas vēl prasa piepūli, jā, bet, protams, man vispār liekas, ka šobrīd, ja man kaut kas sāp, tad man liekas, tās nav sāpes salīdzinot, tāpēc, ka tu esi izgājis tādām sāpēm cauri, tad šīs visas mazās sāpes, tev liekas, tās jau nav sāpes. Tas ir vienkārši, jā, ok, man šodien varbūt galva sāp, bet, nē, tās jau nav sāpes. Tur nevajag pat tableti dzert, jo, tu esi izgājis tādām sāpēm cauri, kurām, es tā, ka es nenovēlu nevienam, tāpēc, jā, un tad un tad visam klāt buķita nāca tam, kad man bija palicis pēdējais ārsts Latvijā apmeklēt, pirms es aizlidoju, jo man ārsts deva akceptu, ka es 1. martā drīkst lidot mājās. Un tad es aizgāju pie ginekologa. Un tad es dabūju vēl augstu ūdeni sev uz galvas par to, kad man ir cista 4,3 centimetri liela. Un zemes kā kliekaisums. Un tad, protams, pirmais, kas man nāca prātā, ir, man vajag visas zāles, kuras lietoju, man vajag pilnīgi visas blakus parādības izlasīt. Man ilgi nevajadzēja lasīt un gaidīt, kad es atklāju, ka tās zāles, kuras es varēju dzert 2 nedēļas, kuras es dzēru bišķi vairāk nekā 2 nedēļas, kaut kādas 3 noteikti, ir viens no efektiem radīt šīs cistas. Jā. Tāpēc, pirms jūs lietojat zāles, es domāju, ka izlasiet blakus efektus, kas ar jums var notikt, un vai nav citu iespēju, kā sevi savest kārtībā. Un tad es gribu teikt paldies Elīnai, kura vienmēr katru piekdienu dalās ar saviem laiviem. Manai draudzenei Inesei Anglijā, kura man vienmēr šos laivus šēroja, un kur es sadzirdēju par organismu tīrīšanu. Un tas laikam bija pirmais, kas man nāca prātā, ka man ir jāatrod, kā sevi attīrīt. Jo es esmu pilnā ar kaut kādām figņām un zālēm, un man to visu vajag. Es klausoties tevi vienkārši sapratu, cik svarīgi ir, kad es turpinu runāt par šo visu, par organismu attīrīšanu jau 3 gadus. Par spīti tiem, kas saka, nekas nav jātīra, kādi toksīni, ko tu te muldi. Kad ārsti visu zina, viņi tur mācījušies gadiem, ko tu te atkal te tik tā kā muldi. Ir tik daudz sūdu dzirdēts virsū manā virzienā. Bet es zinu, jo es izgāju pati šim cauri, kas mainās, kad tu tīri organismu. Es sakārtoju savu bērnu, savu vīru. Pie manis ir nākuši ļoti daudz klienti, un kārtējo reizi arī caur tevi es pārliecinos, ka visu, ko es daru, stāstu, tas tā arī ir, un tas strādā. Varbūt vēl pagaidām šobrīd pasaulē lielākā daļa to nevar saskatīt, nevar saprast, nevar pieņemt, bet tas nenozīmē, ka tas tā nav, kā mēs runājam. Un ļoti daudz cilvēku šobrīd mostas, es redzu arī pēc tevis. Kad kaut kas notiek un mainās šī te uztvere. Mēs sākam skatīties uz lietām savādāk. Bet katram ir savs notikums, un reizēm viņš purina tieši tik smagi, lai mēs sāktu paskatīties uz savu ķermeni savādāk mazliet. Jo tie visi toksīni no visām pusēm, patiesībā medikamenti ir tikai viens faktors, jo vēl jau ir kosmētika, smaržas, sadzīves ķīmija, ēdiens ar ēvielām, sintētiskām mākslīgiem saldinātājiem, un ko tik tur neliek iekšā, ja lai labi izskatās, ilgāk glabājās, bet vai mums to vajag visu? Jā, raudi. Un paša sākuma, tie, kas nedzirdēja sākuma, būs ieraksts. Es ļoti ceru, ka mums izdosies viņu saglabāt un varēs noskatīties visu sarunu no sākuma. Jo šī pieredze tiešām ir ļoti skaudra. Es nenovēlu nevienam. Un visumā mēs negaidot varam jebkurš nonākt pie tāda stāvokļa, kad ķermenī viss vienkārši iziet no ierindas un tu nesaproti, ko darīt ar sevi. Un patiesībā arī ārsti nesaprot, ko darīt. Es apgalvošu tieši tik skaļi, jo atkal risinājums būs kārtējais medikaments. Pie cistām būs hormonu terapijas,
jau sāk, ja? Nē, paturpinot to, kad es uzzināju to visu, protams, tas bija atkal šoks, jā, man, bet es, protams, vēl nezinot, ko un kā ķert un ko darīt, ir tas, kad tu jau saproti, ka, jā, cista, iekaisums, viņš taču ir jāārstē, jā, un ir vajadzīgas zāles. Ir vajadzīgas zāles. Un, protams, kad es aizgāju, es nopirku zāles, nopirku ieteikto ginekoloģisko rekomendāciju, kad man ir jāpadzer hormonālās tabletes, bet šis vārds hormonālais man ļoti nepatīk. Es nezinu, kāpēc es visu dzīvi viņam pretojos. Vienkārši man ir tāds neko nesaistīt ar hormoniem, jo es ieliku savā laikā mirēnu, un es ļoti to izjūtu, ko tas man nozīmēja. Un es sapratu, ka nē, es negribu dzert šīs tabletes. Es negribu viņas lietot nekādus 3 mēnešus, jo maijā man ir jābrauc atpakaļ, pārbaudīt šo cistu, jā, cik viņa ir, ko viņa dara tur un kā viņa uzvedās, jā. Un es sapratu, ka, nē, es meklēšu iespēju, lai es varētu attīrīties. Man vajag detoks ķermenim. Un es sāku meklēt, un es patiesībā jau pat nemeklēju, jo es jau zināju, kad ir šāda iespēja, ja, kur es varu dabūt šādu programmu, pie kā es varu griezties. Un visu, ko es izdarīju, es vienkārši uzrakstīju Elīnai help, aizsūtot viņai visas savas diagnozes, visas savas analīzes, kur viņa man uzreiz pateica, ir jāsakārto tas, tev vajag to. Un tā es esmu 15 dienas šodien uz detoks programmu, kas ir ļoti viegla, vispār bez iespringuma. Par ko es vislielāko paldies varu pateikt Elīnai, ir tas, ka paldies par šo dzīvo ūdeni. Un, jo man tikai meita sāka dzert dzīvo ūdeni, un viņai bija rezultāti. Un rezultāti bija tādi, es kaut kā labāk guļu, man āda kaut kā labāk ir sakārtojusies. Ja? Viņa dzer tikai ūdeni pagaidām. Viņa nav ķērusies klāt ne pie kā. Man visi ģimenē šobrīd mani vēro, ja? Es tāds eksperimentālais rusīts. Bet, jau man arī sāk prasīt, kā tu tāda enerģētiska, ja? Tu taču vienmēr pa dienu pagulēji, ja? Es, man liekas, savā slimības laikā esmu izgulējusies pietiekami daudz, lai man tagad gribētos iet ārā saulainā laikā vienkārši staigāt. Kaut ar suni, kaut vienai, bet vienkārši staigāt. Un, ko es varu pateikt? Mīļie, nenonāciet tajā punktā, cik biju es zemu, un domājiet par savu veselību. Un sāciet pirmais. Es zinu, ka ļoti daudz saka, jā, nāk vasara, vajag notievēt. Vispirms, mīļie, attīraties. Jo attīroties, man ir mīnus 3,2 kilogrami 15 dienās, 3 reizes dienā veselīgi ēdot. Es esmu paņēmusi bišķiņa vairāk, bišķiņa klāt arī hormonu programmu, ja, kuru piedāvā bez hormonālajām tabletēm. Jā, kur es esmu izslēgusi produktus, jā, es esmu izslēgusi gaļu, un es ļoti lieliski jūtos. Man viņu arī nevajag. Man tikko bija mājās sezonas atklāšana, mums bija bank holidays, mums bija patriktiena, jā, un vīrs cepa gaļu, un man pat nebija tā, ka, kāpēc es nevaru ēst. Jūs varat uzrakstīt privāti. Linda. Mēs pastāstam. Linda jau visu zina. Linda jau visu zina. Un es teikšu tā, ka es mazliet padalīšos ar saviem rezultātiem. Jā, jo 15 dienas īstenībā tas ir ļoti mazs termiņš, lai sajustu tik daudz rezultātus 15 dienās, jo ķermenim vajag tomēr laiku. Mēs ar augu ekstraktiem, ar dabas vielām, ar dzīvu ūdeni skalojam organismu, tīram atbalstam, aknām atbalsts, niedēm atbalsts. Visi ir tur, kur vajag, un tik, cik vajag, nekā lieka, nekā par daudz, mazinam iekaisumu, bet tie ir procesi, ko mēs ar aci neredzam. Jā, tā kā, padalies, lūdzu. Jā, rekur arī mana mamma raksta paldies mums savas mīļās meitiņas Lindas ieteikumu vadīt arī lietošo programmu. Jā, mamma, es turu īkšķus, tev ir šodien 5. diena. Man ir ļoti liels prieks, kad arī tu esi ar mani. Un ceru arī, ka arvien vairāk un vairāk to sadzirdēs un darīs. Tātad, man jau te ir daudz, kas sarakstīts. Tad, uzsākot šo programmu, pirmais, ko es sajūtu pēc 3 dienām, bija tas, kad man pazuda pilnīgi tā sajūta uzpūstais balons, ja? Tātad tūska, bet es saku vēlreiz, varbūt kāds to varēja redzēt no āras, ka varbūt man tā tūska ir, bet
personīgi es viņu jūtu iekšā. Nu, tā kā man tā iekšējā sajūta bija tāda smaga, jā, kad man likās, ka es taču šodien saņēmu bildi, mamu, super. Un tas bija pirmais, kas man pazuda, tā tūska, un tad aizgāja noteikti visi jau, nu, kā mēs zinām, visi liekie ūdeņi izvadās, jā, viss, un otrs man bija tas, kad es sapratu, ka man viss ar miegu ir kārtībā. Es guļu kā maza bebis, es eju gulēt vakarā normāli, 10, 11, jā, mans laiks, un pats dīvainākais tas, kad es cēlos vienkārši bez modinātāja. Es vienkārši pamodos, 7, vai arī, kad vīrs cēlās, un man nebija tāds, vēl varētu iet pagulēt. Man bija tāds, es nezinu, ko no rīta darīt, ja modinātāji mēģina aizmigt. Jā, un tiešām tā viegluma, tiešām tā sajūta, kad ir tas kvalitatīvāks miegs, un ka tev nav vairs tāda, man nekad nav bijusi kā problēma ar aizmigšanu, bet tagad kaut kā tā vienkārši iegulēt arī tajos 10, 11, un tur izgulu visu nakti, jā, man nav nekādas celšanās pa nakti uz tolit, jo es ļoti smuki beidzu dzert ūdeni tikos viņš ir jābeidz dzert, jā, lai nedotu organismam slodzi un neliktu viņam strādāt pa nakti, un lai atpūšās visi orgāni, nevis tikai kuņģis, jā, bet arī, lai nieras ir mierā un atpūšās un dara tas, kas viņām jādara, plus, protams, alfa, jā, ko vakaros mēs lietojam. Un tad es šorīt nomērījos pirms tiešraides, kad tukšā dušā un visu, mīnus 16 centimetri. Wow, tikko bija 12. Vēdera apkārtnērs. Vēdera, teiksim, tā saucamā riepa, par kuru es tev sūdzējos, jā, kura man īsti dzīvē nekad nav bijusi, un priekš manis tas bija ļoti, tiešām priekš manis tas bija tāds mentāli smags, jā, teiksim, redzot šo, jo es, protams, nobildējos, nofilmējos, un tas, ko es redzēju, man bija tāds, mans Dievs, ar ko man būs jātiek galā. Bet es ar to visu lieliski esmu tikusi galā, un no paša vēdera man ir 8 centimetri, un tad pārējais ir vispārējais viduklis, kājas ir samazinājušās. Mūsu saucamais mīļākais sieviešu ienaidnieks celulīts, arī redzamā daļa, kur man viņš aizmugurē, teiksim, jau spiedās, jau likās, kaut kas jādara, kaut kādi krēmi jāpērk, ir pazudis, bet es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti liels palīgs man ūdens, jo es ūdeni tik regulāri nekad nedzēru. Es dzēru ūdeni, man nebija problēmas ar ūdeni, bet ne tā, kā viņu vajadzētu dzert, jā, teiksim, tagad man ir tāds 15 dienas režīms, ja es ceļos ar savu karalu ūdeni un dzīvo ūdeni, un man ir kaifs, un kā es šorīt mammai, un mēs ar mammu šorīt arī, mēs katru rīt apmainamies, kāda ir mums nakts bijis, un es teicu, mamma teica, es pilnīgi nevarēju sagaidīt, kā to ūdeni padzerties varēs, ka tās 5 minūtes būs pagājušas. Es saku, mamma arī vienmēr ir pirmais no rīta pamosties, un pirmais galvā, kas ir ūdens. Kur arī Laimas mājas raksta, ka detoks programmas beigās ir bijuši mīnus 13 centimetri. Jā, man ir 15 dienas, un arī man ir šis rezultāts, un es esmu tik ļoti happy, jo ir lielāka motivācija iet vēl uz priekšu, un ar šo visu es neapstāšos, jo es zinu vēl, cik ir programmas pieejamas un kāda ir iespēja attīrīšanās. Un es ļoti gaidīšu māju, kad es varēšu dalīties ar to, kāda ir man analīžu rezultāti un kāds ir mans... kas ir noticis ar manu cistu un tā tālāk, jo es neesmu lietojis nevienu medikamentu, ko man ieteica lietot Latvijā, jā, kur man izrakstīja visu, ko es paņēmu klāt no ieteiktā Elīnas. Tas bija detoks programmai klāt, es paņēmu skudras mīzes koka ekstraktu, bosfēliju, un es varu tikai pateikt to, ka es jau Elīnai teicu, varbūt tās ir iedomas, varbūt tā ir sakritība, bet arī kāju mazāk es jūtu, jā, man jau ir tā kā tā ir dabīga antibiotika, jā, skudras mīzu koks, cik es sapratu, cik es esmu iedziļinājusies. Bet, jā, un tas, man liekas, mīļā ir vispašāk, kad nedzerot zāles, dabīgi vari sevi dabūt uz kājām. Man tas nozīmē ļoti daudz, tāpēc, kad es sapratu, ko zāles nodara. Cik daudz zāles izdara mums pāri, un tu ārstē vienu, bet tu bojā citu. Tu bojājot citu, vari palikt ar citām diagnozēm, ar visādām iespējām. Es nezinu, kas tik mums var nebūt, jā, teiksim, ja mēs ārstējam kaut kādu kuņģi, bet beigās ir aknu ciroze, viss ir nosēdināts un tā tālāk. Tāpēc visu, ko es varu reku komentāriņu iemest.
Man patīk ar visu dalīties ar baltu, melnu vienalga. Pagājušajā nedēļas ceturtdienas uzzināju, ka manam tētim ir aizkuņģa dziedzera vēzis ar metastāzēm aknā, limfā un plaušās. Tas ir 4. stadija, tas ir laika jautājums, jā. Bet kā tas viss notika? Viņam sākās problēmas pēc dažām nedēļām ar kāju, viņa ielika slimnīcā, piedzira pilnu ar zālēm un momentā sākās iekaisums un tad jau arī tā diagnoze parādījās. Protams, tur jau bija noteikti vēža šūnas, bet daudz medikamentu lietošana to visu pasteidzināja. Tas bija tāds, tiešām dažu dienu jautājums, jo uz slimnīcu aizbrauca bez temperatūras, bez iekaisuma rādītājiem. Uz mājām atbrauca jau pēc visas ārstēšanas 38,5 temperatūra, iekaisums nevar vairs paēt, jo aizkuņģiedzers nestrādāja. Tā kā jebkuri medikamenti pasliktina veselības stāvokli, pat ja mediķis grib palīdzēt. Jo akne ir ļoti lielā slodzē, un mums ir vienmēr jācenšas rast pēc iespējas harmoniskāku risinājumu. Ja tas nav kritiski, ja tas nav akūti, tad savādāk nevar. Ja? Un bieži vien var savādāk. Ja tas ir ikdienišķās kroniskās kaitas, spiediens, holesterīns, ko ļoti daudz sadzīvo, cukura problēmas, insulīna rezistence, kad jau sēdina uz medikamentiem pirms diabēta stāvoklī, jau dod diabēta medikamentus, to visu var sakārtot, mainot dzīvesveidu, jo Linda, kā jau minēja, ēd veselīgi, 3 dienā, uztura bagātinātāji nekad mūžā nevar aizvietot pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu, tādēļ mēs visos savos projektos vienmēr aicinam sakārtot arī uzturu, vienmēr ir rekomendācijas par uzturu. Hormonu projektiņš tā ir spēle ar ēdienu, kas palīdz restartēt hormonālo sistēmu no konkrētas pārtikas grupas. Es neesmu pilnā hormonu, tāpēc, kad man bija tīroties ķermenim, protams, kā arī tas ir normāli, un es to visu saprotu, jo man tas nav nekas svešs. Tāpēc, kad man sākās kaut kādas dienas, paēdu vienkārši nevainīgi suši un rīsi, ko es biju izslēgusi, to visu ļoti smuki aizdambēju cietu, un es mocījos 2 dienas ar vēdera izēju. Es pat lielam nemocījos, bet es uztraucos, kāpēc viņa nav. Tāpēc nav tā, kā tas bija sākumā. Un tad es sapratu, ka tās lietas, kuras es esmu noņēmusi nost, vienkārši man arī viņš šobrīd neprasās, bet man nācās ēst žāvētus augļus, un es lasīju, ka šajā programmā ir jāizslēdz noteiktā dienā, un tieši tie žāvētie augļi sanāca tajās dienās, kad man vajadzēja viņus neēst, tāpēc man nav pilnā hormonu programma, varbūt kādreiz, kad atkal viņa būs, un kopā visi ies, tad es viņu iziešu vēlreiz. Un viss, ko es varu pateikt, kad es esmu ļoti, ļoti, ļoti pateicīga par iespēju attīrīties šādā veidā, jo es neesmu badā. Es reāli tiešām, es pat ar mammu katru dienu esmu sakariem, un es mammai saku, man ir jāēd pusdienas, tāpēc, kad man ir jādara šie uzturu bagātinātāju attīrīšanas programmai, kas ir iekļauti, un man ir jāēd, tāpēc, kad, man viņus ir vajag izdzert, es negribu viņus tukšā dušā sadzīt iekšā, jo viņi ir jāēdēšanas laikā. Un tad, bet man negribās. Man tiešām mazinājusies ir apetīte, manas porcijas ir samazinājušās, labi, man nekad nav bijušas problēmas ar uzturu, es vienmēr esmu bijusi vairāk vai mazāk ļoti. Visi, kas mani zina, es esmu bijusi kā veselīgo dzīvesveidu cienītāja. Protams, mēs visi atpūšamies, un tas ir normāli. Arī es atpūšos, un ir nevajadzīgas lietas, kas ir lietotas, bet tagad man nav bail, jo es zinu, kā es varu atpūsties, lai man tas nekaitētu manai veselībai. Un kad es varu jebkurā brīdī ieiet savā veikalā un nopirkt programmu un attīrīties. Tas ir ļoti vienkārši. Un tev neuzliek nekādus pienākumus tagad, jo cilvēki arī pēc tam daudz saka, atkal kaut kas tur jāpērk. Mīļie, nevienam jau neliek pirkt, kas to nevēlās. Var jau turpināt dzert zāles, var dzīt sev. Es tikai padalījos šodien ar savu pieredzi, kas es domāju, ka varbūt ne visiem, kas šobrīd šeit bija, tas bija interesanti un noderīgi, bet varbūt kādam lika aizdomāties par kādu sev tuvu mīļu cilvēku, kurš varbūt cieš no, un mēs jau nevienmēr redzam to, ka tam cilvēkam ir vajadzīgi, nevar jau bāzties, vajag vienkārši padalīties ar to, un tas cilvēks, viņš gribēs, viņš pats sadzirdēs. Mammai 5 dienas, un saki, kad jau ir rezultāts, Indra raksta, paldies, man vairs nav jāvirina leduskapis pēc 6, vienkārši organisms neko neprasa. Tieši tā, mīļie. Un tad, kad mēs sakārtojam gremošanas sistēmu, tad viss sāk strādāt normāli un nav kaut kādas tur atraušanās un kāres. Un arī našķošanās. Teiksim, mēs agrāk arī es piekrītu tam, ka našķošanās tas ir viens no sliktākajiem ieradumiem. Viņa vienmēr māca ļoti daudzās tur
programmās, ka vajag tur ēst bieži ar mazām porcijām. Mīļie, es ēdu 3 reizes dienā brokastis, pusdienas un vakariņas. Un vakariņas nevienmēr īsti sanāk, bet vēlāk par 7 es neēdu. Bet cenšos es paēst līdz 6 un ūdenes izdzeru savu daļu līdz 6, 7. Tā kā es uzskatu, ka ar šo programmu var iemācīties skaisti dzert ūdeni. Aija, jā. Dzīvo ūdeni drīkst pat nevis drīkst, bet rekomendē mājdzīvniekiem dot. Mājdzīvnieki ļoti labprāt iet pie dzīvā ūdens glāzes un dzer. Es izmēģināju, jo mums ir šie maisiņi, šīs sašatas, jā, korāmaina ūdeņa, un es viņas nemetu ārā, tā kā to rekomendē. Un izmēģināju saviem mājdzīvniekiem. Tā kā, protams, nekādu pagaidām tādu rezultātu neredzu un neesmu novērojis, bet es domāju, ka viņiem, visu, ko es redzu, ka bļoda ir vienmēr tukša. No rīta man ir jālej atkal šīs ūdens, dzīvais ūdens no krāna. Jā. Uzrakstiet man pēc šīs. Dzīvais ūdens no krāna nebūs, bet mēs šodien nerunāsim par ūdeni. Vēstījumu, Linda, tu nodevi, paldies tev par tavu skaudro pieredzi. Es ceru, ka tu tagad sargāsi savu muguriņu. Es sargāšu un es iesaku visiem, kam ir šīs problēmas, negaidiet noteikti, ka jums paliks sliktāk, jo mums arī ir tāds uzskats, ka pie ārsta ir jāiet tikai tad, kad man sāp, jā. Mēs iesim tikai tad, kad mums kaut kas jau ir par, traki, jā. Man nekas nesāpēja, man viss bija kārtībā, es vienkārši atlidoju no akviļinājuma un šādi notika, bet visai tai manai pieredzei, kurai es izgāju cauri, tai noteikti arī ir savs vēstījums, kāpēc man tam bija jāiziet cauri. Un tos varbūt vēl neesmu atradusi un sapratusi, kāpēc, bet es noteikti uz šo jautājumu noteikti atradīšu atbildi pavisam drīz. Bet paldies visiem, kas bija un kuriem šis interesēja. Man šim bija ļoti grūti saņemties emocionāli, tāpēc, ka es bez asarām šo nevarēju pastāstīt, un kā es droši vien jutāt arī brīžam bija grūti. Bet es gribu pateikt paldies visiem maniem mīļajiem draugiem, visiem, kuri bija visgrūtākajā manā dzīves brīdī. Un paldies tev, Elīna. Paldies, ka tu dalies. Un paldies par tik noderīgu manu skolu. Pateicībā, pieņemšanā, mācamies no tā visa un ejam tālāk. No kļūdām jāmācās, tāpēc jau mums ir. Tādā veidā varam pasargāt arī citus no kļūdām šādām. Bet, kādu pasargāt nevar, jo ir jābūt arī šīm savām pieredzēm. Mēs jau augam tikai tur, kur ir mūsu pieredze. Mēs jau ikdienā nevaram augt. Varam augt, bet visspēcīgāk mēs augam tur, kur ir mūsu pieredze. Tā ar sevi. Un vienmēr sākat ar sevi. Nekad nesākat ar citiem. Ar sevi. Jo varbūt man šo visu vajag, bet kādam citam to varbūt nevajag, un visiem saka, ko tad es tur? Man jau to nevajag, man jau viss ir kārtībā. Viss, ko es varu pateikt, mīļie, ieklausieties arī tie, kuriem ir 25, jūs nebūsiet visu mūžu 25. Jums arī pienāks tas vecums, kad jūs sapratīsiet, tai Lindai bija taisnība. 35 un 40 ir pienākuši, un laikam kaut kas tur nav labi. Tagad jums viss ir labi, bet dariet tā, lai jums vienmēr ir labi, jo 25 gados uzturēt sevi veselībā, un tas arī ir ļoti, ļoti noderīgi. Tā kā paldies visiem par pievienošanos un par labajiem vārdiem. Ja ir individuāli jautājumi, droši var uzrakstīt Lindai vai man. Linda par attīrīšanos jau šobrīd ļoti daudz zina, un galvenais, manuprāt, ir pieredze. Ja cilvēks pats tam ir gājis cauri, viņš jau var citam arī palīdzēt to pašu izdarīt. Pie šīs dienas uztura, ko mēs varam nopirkt veikalā, mēs, diemžēl, nevaram sevi uzturēt veselīgi. Tāpēc meklējiet iespējas un esiet veseli. Visiem par dienu un tiekamies citreiz. Paldies visiem, kas bija.